ne visiem no mums ir patiesībā skaidrs, kā šie cipari ietekmē viens otru, kā tie termini, IIN, PVN un tā tālāk, kā viņi sadarbojās, kā viņi ietekmē viens otru. Un dzirdat tagad labāk? Kā viņas ietekmē viens otru un kā ietekmē beigās mūsu visus tautas iedzīvotājus un cilvēkus kā individus. Un tādēļ ir speciālisti, gan nevalstiskās organizācijas, gan ārotbiedrības, gan politiskās partijas, un visur tur par šīm lietām dara un strādā. Tādēļ, principā, vienkārši fantastiski, ka jūs šeit esat atnākuši. Jūs esat patiesībā priekš Latvijas ļoti daudz, un šajā drausmīgajā laikā, šajā man pašam stāvot tur drebēju vienkārši, un tas liels paldies jums, ka jūs esat atnākuši, jo tas ir parāda, kad jums nav viena alga, un tas ir daudz. Un, ko es gribēju pateikt, ka beigās jau, ja jūs esat izlasījuši tās lapiņas, ko sniedz palīdzīgie cilvēki no ārotbiedrībām, paņemiet lūdzu, un tur ir patiesībā divas lielākās problēmas, kas mums ir bijušas, kas mums ir akcentētas. Viena ir ēnu ekonomika, kura ir Latvijā jau zināms, ka viņa ir ļoti liela un kad ar viņu ir jācīnās, un ne tikai vārdiem, jā. Un otrs ir, ko ieskicēja jau arī mūsu iepriekšēji runātāji, tas, kad ir politiskā patvaļa diezgan liela Latvijā. Un arī jau es dzirdēju no jums, kad, ko mēs esam darījuši. Un pašlaik patiesībā ir grūti, un arī sniegs virsū. Grūti, un ko es gribēju pateikt, ka tās pamat problēmas jau ir tajā, kad ne jūs, bet cilvēki ap jums, viņi ir kļuvuši inerti un neiestājās ne tajās politiskās partijās, ne NVO, nekur. Viņi pat ārotbiedrībās nestājās. Un tādēļ, kad domā, viss jau atrisināsies pats no sevis. Un beigās mēs nonākam šajā situācijā, kad bezdarbs, var teikt, ka mēs risinām bezdarbu ar to, ka mēs meklējam darbu citur, bet tas ir ārprātīgi. Jā. Tas nav normāli. Un tādēļ es gribēju piedāvāt risinājumu. Un risinājums ir tāds, ka pirmais solis ir šis LBAS piedāvājums, piedāvājums, kas ir patiesībā ļoti labs un pārdomā. Otra lieta ir tāds, ka es aicinātu jūs visus, ne tikai jūs, bet arī aicinātu jūs, lai jūs savus paziņas un tā tālāk, lai viņi iestājās šajās politiskajās organizācijās, vienalga kurā, jo pat iestājoties, viņi varēs aizstāvēt visu šīs savas idejas un savas idejas, piemēram, cik no jums ir politiskajās partijās, vai NVO. Es zinu, ka jūs visi esat ārotnieki, un fantastiski, tas ir forši, bet vajag vēl un aicināt cilvēkus iekšā, jo savādāk, jo mēs neko neizdarīsim. Sekojoši, tas galvenais ir iesaistieties tos, kas jums ir apkārt, un mainiet to Latviju, mainiet uz labāko. Paldies!